Viens Latvijas iedzīvotājs gadu laikā rada aptuveni 460 kg sadzīves atkritumu, kas ir būtiski mazāk nekā Eiropas Savienībā, kur uz vienu iedzīvotāju ir 511 kg atkritumu. Ko ar šiem atkritumiem darīt? 2015. gadā Eiropas Savienība sāka savu aprites ekonomikas kursu un proti noteica mērķus visu atkritumu pārstrādai, tad ar šiem atkritumiem ir jākļūst par izēvielām jaunu produktu ražošanai. Šobrīd Latvijā mēs pārstrādājam aptuveni pusi no radītajiem sadzīves atkritumiem, otra puse nonāk poligonā, atkritumu poligonā. Šis te poligonā apglabāto atkritumu daudzums līdz 2035. gadam ir jāsamazina līdz 10%. Kā to panākt? Mēs šobrīd atrodamies Eko Baltija vide, Getliņa ielā 5. Šeit ir mūsu centrs, kur nonāk šķirotie atkritumi. Aiz muguras mēs varam redzēt, ir riepas, bet te ir arī plēves, te ir arī putuplasts, te ir arī elektronika, lauksaimniecības plēve, šeit ir arī parastie šķirošanas atkritumi, kas ir iepakojums, kas ir no iedzīvotāju konteineriem, no mājsaimniecībām. Mēs veicam pilnu tipa šķirošanu, kur atdalam visu materiālu, saliekam pa struktūram, kuru var pēc tam pārstrādāt. Attiecīgi materiāls tiek sagrupēts un nosūtīts tālāk uz eksportu vai tepat uz Latvijā uz pārstrādi. Ja mums gadījumā rodās materiāls, protams, kad katrā atkrituma tvertnē ir iekšā arī materiāls, kurš nepadodās pārstrādē, šādi ir aptuveni 20% visos šķirotajos atkritumos, un šo materiālu apjomu mēs sūtam uz siltumenerģijas iegūšanu, bet, ja mēs skatāmies nākotnē, tas materiāls varētu būt noderīgs arī siltuma iegūšanai priekš apkuras, tiem kaut kādiem patās rīdziniekiem, vai arī, ja mēs mazliet plašāk paskatītos, tad nākotnē varbūt tā varētu būt arī iespēja ražot sintētisko gāzi no tāda tipa materiāla. Attiecīgi, ja mēs paskatāmies pilnu grozi, tie ir 100%, tad mums 5% aiziet uz poligonu no šķirotajiem materiāliem, 20% mēs aizvedam uz siltumenerģijas iegūšanu, un attiecīgi paliek pār mums 75%, tie tad mums aiziet uz pārstrādi. Jo šajā gadījumā mēs runājām par šķirotajiem atkritumiem, bet mums vēl ir otra daļa, kas ir tikpat liela, kas ir sadzīves atkritumi, nešķirotie atkritumi. Un no šīs te masas mēs arī varam pie sevis rūpnīcā, citā adresē mēs arī veicam šķirošanu, atšķirojam nost tas, kas ir noderīgs, ko arī var dot uz pārstrādi, bet tur daudz lielāka proporcija paliek pār tāda, kas šobrīd aiziet uz poligonu, kas tiek noglabāt poligonā, bet kuru arī varētu izmantot šajā te, dedzināšanas rūpnīcā. No tādas atkritumu saimniecības asociācijas viedokļa, skatoties uz visu šo valsts atkritumu saimniecības attīstību, tiešām šādi lieli uzņēmumi praktiski mums ir vajadzīgi. Tā pašā laikā mums ir jādomā, ko tad ar šiem atkritumiem darīt. Un pirmām kārtām, kā jau te iepriekš bija uzsvērts, tā ir šķirošana un vēlreiz šķirošana atbilstoši tam, ko un kā mēs varam pārstrādāt. Ja? Jo, ja mēs varam bioloģisko masu atšķirot, kas samazina pārējo atkritumu siltumspējas samazināšanu, ja mēs varam atšķirot to, ko mēs varam noteikti pārstrādāt, kā noteikts veidus plasmas, kā noteikts stikla veidus, kā arī tekstīliju un apaus, tad tas ir obligāti jādara. Šī gadījumā te izvēles lielas nav, un to jau mēs redzam, ka valsts ir tikušas uz priekšu tieši tad, kad pateikuši, tas ir obligāti jādara, un pēc tam, protams, šos nešķirotos atkritumus ir kontrolējuši, un par nepareizi atšķirotiem ir likuši sodu. Lai cik smagi tas būtu, mūsu iedzīvotājiem tas ir jāapzinās, jo šeit jau gala punktā vairs neko daudz nevar izlabot.
tad šī masa ir netīra, ar zemu siltumspēju, īsti nav vajadzīga ne dedzināšanai un praktiski aiziet uz poligonu. Bet mēs visi zinām, ka poligons pieļauj 35. gadā 5% noglabāšanu. Kā no 40 un vairāk procentiem tik līdz 5%, tā ir mums visu kopējais uzdevums un mūsu atbildība. Šī gadījumā ir patīkami redzēt, ka cilvēki cenšas, darbojas. Te ir savākt ne tikai atkritumi no iedzīvotājiem šķirotie, jo šajā centra daļā tā ir tikai jau atšķirotā daļa, bet tā pašā laikā, teiksim, no tiem sadzīves atkritumiem, kas ir atnākuši arī kā šķiroti, tomēr ir jādala kaut kas un kaut kas vēl jāpieliek, lai dabūtu pēc ISO standārta prasībām atbilstošu siltumspēju, lai dabūtu ūdeņraža daudzumu samazinātu, nevis ūdeņraža, bet klora daudzumu samazinātu, dzīvesudraba daudzumu samazinātu. Tā kā te ir vēl stingri jāpiestrādā pie tā, ko tad mēs sašķirojam, ko mēs liekam šķirotos konteineros un ko noteikti nedrīkst likt. Ne, nav iespējams īsti, jo skaidri mēs redzam, ka ir virkne materiālu, kuriem ir diezgan augsta siltumspēja, bet kurus nevar pārstrādāt. Teiksim, papīrs, kas ir bijis kā iepakojums pārtikas produktiem mums sasmērēts, ja? Tāpat plastmasa. Tāpat ir jautājums par tekstīlijām, kuras vēl nevar pārstrādāt īsti citos veidos, jo šī tekstīlija sastāv no dažāda veida izēju materiāliem, gan kokvilna, vilna, bet arī ir sintētika klāt. Neko nevaram darīt. Mums šie 25%, kā apmēram te novērtēja vides ministrija savā laikā, ir jādod uz sadedzināšanu. Bet šai sadedzināšanai jābūt kvalitatīvai. Ja? Šī gadījumā te nav runa par to, ka mēs varam nelielām mazām krāsnīm dot materiālu, tagad dedzināt. Nē, labāk tā ir liela rūpnīca, kuru var kontrolēt, pie tam ļoti stingri kontrolēt, kas atbilst visām Eiropas direktīvas prasībām. No mana viedokļa, kur neatrodas arī, protams, ļoti tuvu cilvēku apdzīvotāju vietai. Bet, ja mēs skatāmies uz tādu rūpnīcu kā Gren, kas strādā arī Lietuvā un kas dedzina ne tikai sadzīves atkritumus, bet arī bīstamos atkritumus un kas ir iepraktizējusies, tad jāsaka, ka mums ir potenciāls, uz kuru mēs varam rēķināties, ka sakārtos visām prasībām atbilstošu dedzināšanas sistēmu.